Nogurums nevienmēr nozīmē, tu esi vājš. Dažreiz ķermenis vienkārši prasa palīdzību. Kāda mamma stāstīja, ka viņa dzīvoja tādā kā skrējienā. Darbs, mājas, bērni, pienākumi. Un sev spēka palika arvien mazāk. No rīta grūti piecelties, vakarā pilnīgs izsīkums, un viņa domāja, tā laikam dzīvo visi. Bet ar laiku viņa saprata, ka organisms vienkārši nespēja atjaunoties. Viņa sākā meklēt veidu, kā ikdienā atbalstīt imunitāti un dot ķermenim pamatlietas, kuras tās ikdienas patērē. Nevis kā ātru risinājumu, bet kā atbalstu. Un pirmās pārmaiņas bija ļoti mierīgas. Mazāk noguruma dienas vidū, stabilāks gara stāvoklis, un tad viņa pamanīja, ka slimo retāk, spēka vairāk, un viņa teica, es nejūtos perfekti, bet es jūtos stiprāk nekā agrāk. Un dažreiz tas ir pats svarīgākais, kad ķermenis atkal sāk sadarboties ar tevi, nevis cīnīties pret tevi. Veselība bieži sākās ar mazām ikdienas izvēlēm un nevis lieliem brīnumiem. Un ja arī tu jūti, ka ķermenim vajag atbalstu, uzraksti man, pastāstīšu vairāk, kā arī apskaties mana Facebooka Reels komentāru sadaļu. Tur ir visa informācija.